Reizēm es domāju, kas par interesantu paradoksu, ka pat tad, kad dari darbu, par kuru reiz sapņoji, tu vienalga vari nonākt sajūtā, ka dzīve iet garām. Un tad es pieķēru sevi domājam, vai tieši tāda ir dzīve pēc 40, kad saproti, cik trausls ir līdzsvars starp es varu visu un es gribu tikai mieru. Bet varbūt atbildes slēpjas pavisam citur. Varbūt tā nav lielā cīņa ar dzīves izaicinājumiem, bet gan krāsas, kuras mēs paši tajā ienesam. Un es sāku domāt, ja dzīve mūs māca pieņemt nogurumu, tad mēs varam iemācīt dzīvei, kā izskatās prieks. Jo pēc 40 tas nav jāmeklē, tas jārada un jābauda. Laipni lūgti Dāmu projektā, kur mēs to arī darām. Pievienojam krāsas dzīvei, lai tā būtu tikpat spilgta, kā pati vēlme dzīvot. Dāmu projektā dzirkstošā Žanna Dubska par sievieti pūķa gados. Kāpēc svarīgi izpētīt ģenētiski mantoto vēža risku? Tur tā problēma, ka skrūtas vēža vidējais populācijas risks ir augsts. Jā. Lutināšanas rituāli pašas vannas istabā. Manuprāt, tas ir tāds luksus, ko mēs varam sev dāvāt, neizejot no mājām. Un kādas rotas izvēlēties šajā svētku sezonā? Es mīlu rotas, es mīlu no tevis graznoties. Graznoties, absolūti. Dāmu projekta studijā šovakar inženierzinātņu doktore, stiliste Žanna Dubska. Labdien! Sveika, Žanna! Es jūs apsveicu. Tādā nesenajā dzimšanas dienā, pareizi, ja? Dāmu projektam ir dzimšanas diena. Dāmu projektam nesen ir dzimšanas diena. Šis ir viens no mūsu pirmajiem raidījumiem, un es esmu ļoti priecīga, ka tu esi pievienojusies pie mums studijā. Man arī prieks, ka jūs uzaicinājāt, jo man ļoti patīk jaundzimušās dāmas, skaistās, jā, un vispār visi dāmu projekti. Kā tev klājas, Žanna? Man labi klājās. Tikko no Berlīnas. Man no labi Berlīnas. Klājās, jā, es izdejojos tango festivālā un vispār dabūju ļoti daudz krāšņu emociju un ziniet, interesanti, es gāju pa Berlīnu un man ļoti daudzi cilvēki vienkārši skrēja virsū ar tādu smaidu un tādu ekspresiju, gan vīrieši, kā jūs izskatāties, kā man patīk jūs izskats, jā, protams, man spilgtums, jā, nav tāds tradicionāls. Un Berlīnē, neskatoties uz to, ka ļoti daudzi krāšņi cilvēki, viņiem ļoti patika, pārsvarā sievietes izsaka komplimentus. Tu minēji arī to savu spilgto stilu. Saki, lūdzu, ko tas spilgtums, tās spilgtās krāsas, kā tev liekas, ko tas pastāst par tevi pašu? Par brīvību. Lielākā daļa saprot arī to par uzdrīkstēšanos, par emocijām, par pozitīvismu. Jo tad, kad es staigāju melnā, un nedaudz baltā. Tas bija liels posms manā dzīvē, un tā staigā visi modes cilvēki, viņi pārsvarā ir melnajā, jā, un tas deklarē, pilnīgi savādāku attieksmi, jā. Tas ir tāda drusku savas enerģijas aizsargāšana, tas ir tāda akumulācija, sava attieksme iekšējā, ja? Un baltā ļoti bieži tas dod tādu daudz gaismu, tas šodien visa balta, jā, tāda balta karaliene, tas man tāds posms, jā, tāds balta lēdī. Un tas vairāk atverās cilvēkiem, bet krāsas, it īpaši uzvilktas sev virsū, viņas padara ļoti tādu enerģētisko bliezienu. Dažam, vienam otram tas ir pa daudz, jā. Vienam otram tas ir uzlabo garstāvokli, un šajā gadījumā atkarīgs no tā, kādas krāsas es izmantoju, jā, un es ļoti pārdomāti izmantoju krāsas savā imidžā. Ļoti bieži tagad tādas nedaudz pieklusinātās krāsas, bet izteiksmīgas, jā, un viņas vienmēr tīras, viņas ļoti patīk sievietēm. Gaiši zilais, tāds rozā, zini, kā dāmu krāsā, tas M burtiņš, ja? Tāds rozā, un kaut kāds tāds gaiši dzeltenīgais, ja? Un tādas, zini, pasteļtoņi tagad tādā
mentola krāsa. Visas tās krāsas mums tādu pavasari dod sirdī, jā, un mēs gribam to pavasari. Mēs gribam. Vīrieši grib tādu pavasarīgu sievieti redzēt, sievietes grib redzēt apkārt pavasari, viena otra grib rudeni, bet arī krāšņu, viena otra grib vasaru, viena otra grib tīru, skaistu ziemu, neviens negrib pelēko, drūmu, brūnumu, neskatoties uz to, ka brūnas un pelēkās krāsas ir arī modē, bet lai viņas ir modē, tad tados, zini, tagad arī šeit ir ļoti daudz pelēkā, kā fons. Bet, Žana, kurā brīdī tev mainījās no tās melnās krāsas, no tā melnā perioda uz tām krāsām, uz to spilgtumu? Tu atceries to brīdi? Protams, jā, un tas ir apzināti. Man viss mainās apzināti, jā. Jā, es atveru jaunu lapspusi savā dzīvē, es mainu arī ārējo izskatu. Man pienāca brīdis, kad es sāku no aizkadra vairāk pāriet skatuvē. Jā, tad, kad man piedāvāja televīzijas projektu, tad, kad es vairāk sāku uzstāties lielākām auditorijām, es sāku veidot imidžu, kas ir pamanāms. Parādījās sākumā rozā. Es viņu saucu par Dubska Pink. Dubska Pink ir šitā te rozā lūpena, kura sākumā parādījās man uz nagiem kājās, jā, es ļoti bieži krāsoju kāju pirkstus. Šis ir labs triks, kā ieviest krāsām, bet ne roku pirkstus, jā. Sākumā tur parādījās, pēc tam migrēja uz lūpām, pēc tam migrēja uz apakšveļu, bet pēc tam viņa migrēja šī rozā krāsa arī uz ārējo slāni, kaut kādās šallēs, topiņos, tad uz manu logotipu, tad uz manas pirmās grāmatas vāka, un tad es pieliku vēl vienu krāsu, man parādījās brilles, mans tāds ļoti ietvars, atpazīstams dzeltenais, es Venēcijā viņu nopirku, un uzreiz nopirku arī telefonu vāciņu, tādu pašu dzelteno, un tas rozā, fuksijas rozā spilgtais, jā, tāds ļoti labi kontrastēja ar to dzelteno. Un tad parādījās trešā krāsa, jā, tādi man ļoti, ļoti piestāv, ziniet, tāds debesis zils, tāds pat rudzupuķis zils, jā. Un viņš arī ļoti labi sakomponējās ar tām divām krāsām. Un tad man melns, balts un tās trīs krāsas un vēl pelēkā krāsa, mana ļoti mīļotā pelēkā krāsa, viņa tāda sudrabota pelēkā. Tu garšīgi stāsti par krāsām. Jā, tāpēc, ka garšīgas krāsas ir manas vaukrāsas, un vaukrāsas es saku tā par tām, kuras dod man enerģiju, kuru man dod dopamīnu, kuru man izstrādā. Kā es varu atklāt savu vaukrāsu? Zini, man ir instrukcija, es varu... Jā, pirmkārt, es to instrukciju arī nopublicēju savā pēdējā grāmatā, kurā es apkopoju ļoti daudz savus pētījumus, kā tad mainīt var savu tēlu uz tādu dopamīna nesošo, uz tādu baudas nesamo. Jo saprot, mēs principā tekstīlajā pavadām vairāk stundas nekā jebko daram. Ja? Saprot, mēs tik daudz netrenējamies, mēs tik daudz neēdam, bet mēs pavisam nedomājam, ka mēs gandrīz 24 stundas pavadam tekstīlajā, kaut kādās materiālos, tikai kad mazgājamies dušā, mēs varam kailas būt, ja? Bet arī guļam mēs kaut kādā tekstīlajā un guļam krāsās un staigājam krāsās un visu laiku kontaktējamies ar krāsām un nemaz nedomājam, ka tās krāsas var mums dot baudu vai var dot stresu. Bet es izstrādāju ļoti vienkāršo metodi. Es strādāju ar instrukciju, jā, kā ar telefonu palīdzību sev uzzīmēt dažādas krāsas, notestēt savas izjūtas tajās krāsās un negriezties pie speciālistiem, lai viņi tur nosaka, kāda krāsa tev acīm piestāv. Jo acīm var būt jā, to es esmu dzirdējis to teoriju, ka tev jānobildē savas acis zīlītes, un tad ar to krāsu tu vari iet uz veikalu. Vari pamēģināt, bet tur var būt
būt arī tādi toņi, kuri tev piestāvēs. Jā, un citi pateiks, tu esi skaista, bet tev viņi nepatīk, viņi neizstrādā tevī. Tur nav tas rozā. Nu, nav. Tur nav rozā pareizi. Manās acīs nav tas Rozā dubska krāsa. pink. Rotas spēja aizraut tikpat ļoti kā koši tērpi, jo gal galā tie abi ir veids, kā sieviete pasaka pasaulē, kas viņa ir patiesībā. Tā, ja viņi skaties, mēs esam atnākuši uz Given veikalu, un man liekas, lai nu kura sieviete, bet tu esi tā, kurai attiecības ar roclietām, man liekas, ir ļoti tūs. Ļoti intīms. Man ļoti patīk rotas, un tu trāpīji naglai uz galvas. Un es esmu ļoti pateicīga, ka man uzaicināja, jo man ir daudz ko pateikt dāmām. Nu, tu atceries savas pirmās rotiņas, kuras tās bija? Pirmā rotiņa bija mans laulības gredzens. Vienkārši zelta stīpiņu, par kuras bija ļoti laimīga. Ieva savā dzīvē ir spēlējusi biznesa lēdijas lomu. Tagad beidzot ir atļāvusi sev pievērsties sirdsdarbam, klavierspēles pasniegšanai. Es katru dienu staigāju. Jā, tiešām, īstenībā, tagad tu noņem, tu liekas tā. Katru dienu. Man klavieru skolniecis katru reizi man appēta. Jā. Es dēļ viņām arī. Jo Dievs ir detaļās. Tieši tā, jā. Īveta ir visīstākā rotu mīlētāja. Kopā ar stilisti Ditu ielūkosimies jaunākajās rotu tendencēs. Jo, ja mēs domājam arī par tendencēm, tad šobrīd modē ir tās 70. gadu bohēmiskās lielās auskari. Nu, tas tā kā priekš manis. Tieši priekš tevis. Lai gan it kā liekas, nu kur tad tā moda aizgāja, viņa jau turpat arī vienmēr ir bijusi, ja? Bet tiešām jāk tādas izteiksmīgas. Un kas man arī liekas interesanti, ka daudzas sievietes izvēlās rotas, pat tā kā viņu tāds raksturīgais signature look saucās, ja? Es atceros Žāna Dubska, ja? Viņa, kad es pie viņas vēl mācījos, ja Žāna skatās šo raidījumu, viņa būs šajā raidījumā, tad viņai bija vienmēr tādas pērļu krelles, un vienalga kāds apģērbs, viņai vienmēr tās pērles. Īstai dāmai rotu izvēlē jāpazīst pašai sevi. Kas patīk, kas piestāv, kam var paiet garām. Rotas lietas, ja mēs arī paskatīsimies, kas mums ir pieejams šeit Given, iedalās vai nu tās ir ikdienas rotas vai svētku. Un ikdienā jau mēs noteikti izvēlēsimies kaut ko tādu askētiskāku, vai ne? Izvēlēties rotas, tas ir kā spēlēties, un prieks rodas pats no sevis. Sākam ar wow kolekciju. Izsmalcinātas zelta rotas ar dimantiem, kas iestrādāti īpašajā illusion tehnoloģijā. Tā, ja mēs esam pienākuši klāt pie wow kolekcijas, un tas ir tāds svētku vakars, kas it kā liekas tāds mierīgs, bet ar kaut kā tādu, tas dimanta mirdzumiņš iedod to elegants un to svinīgumu. Kurš man redzināja uzrunāja, ir, kur dimanti ir atvērti. Tā kā iestrādāts te ir iekšā. Iestrādāts iekšā. Man personīgi patīk šādi. Vai ne? Man arī liekas. Man viņš liekas tāds nobeigtāks, tāds, kā lai pasaka, modernāks. Modernāks, vai ne? Jā. Jā, jo tā ierasti ir, kad uz āru, vai ne? Bet šis ir ļoti tāds. Ļoti lakonisks, ļoti stīrs līnijas. Jā, man es vairāk. Jā, ļoti skaisti. Patīk arī, kad ir praktisks. Jā. Šitādi es varētu iegādāties. Zelts vai sudrabs, pamanāms vai neuzkrītošs, pat šī it kā acīm redzamā izvēle var likt sirdspukstiem pātrināties. Turklāt šobrīd šai kolekcijai ir 40% atlaide. Tā ir limitēta un lieliski der arī kā svētku dāvana sev. Šādi es pat varētu mierīgi atļauties ikdienā. Jā. Agrāk mēs tikai sapņojām par rotām, bet tagad mums jātrenē gaume un stila izjūta, jo tādas dāmas vienkārši ir. Tās zina, ko, kur un kā. Ziniet, tas vēl ir ļoti aktuāla, kā ir pašlaik. Tad ķēdīt tā kā divi vienā. Jūs vēl tikai ķēdīt, kas ir ar bumbiņām, zelta bumbiņām. Viņš kā mazs skrēlīts, kā mazs skrēlīts izskatās. Un arī tas būtu gan ikdienai. Jā, šitā ir arī ļoti labi dāma. Pamēģināt to. Jā. Es esmu īstenībā ļoti daudz redzējis arī gredzenus ar tādām bumbiņām, rokas sprādzītes. Kaut kā trāpīja vēl ar to. Sievišķīgi šī forma. Ar to maliņu blūzi. Iztieties, cik, es tāpēc gribēju lai piedāvāt šī nianse. Es liecinu tādu labs. Ļoti skaisti. Jā. Jā, ir turpināt. tāds askētisks. Jā.
ķēdītes vietā, parastās ķēdītes vietā ļoti jauki. Viņa nav tik garlaicīga, tik Jā. kam ir šī Tieši tā. cīnība. Jā, ļoti laba ir ideja. Jā, forši, moderni. Savukārt īpašiem vakara tērpiem radītas zīmolu kolekcijas Lily Spring, Dew, Moisonette, Zoe un Nine. Decembra mēnesī tam pieejama īpaša piedāvājuma cena -25% atlaide. Šeit ir būtiski, kad ir silikona bumbiņa, kad jūs attiecīgi no dekoltē zonas varat pieregulēt garumu. Gribas garāku, Ļoti īsāku. skaists. Šis man patīk. Ļoti skaists. Ne par daudz, ne par maz. Tagad, jā, arī pie- Jā. Es esmu ar rotām uz tu absolūti. Es mīlu rotas, es vajadzētu no tevis graznoties. Graznoties absolūti. Ļoti patīk. Kas man ir jāgraznojās? Kad tad? Kad tad tu to darīsi? Tieši tā. Ziedietis smuks auzgars un uzreiz tev būs garstāvoklis. Un tā īpaši Citā dimensijā. Jā. Atļauties dāvināt sev, tā ir dāmas priekšrocība. Un tieši sev dāvātā rota būs lielisks atgādinājums. Es esmu īpaša. Ļoti, ļoti piestāv. Tā kā dāmas, milzīgs paldies. Bija prieks par jūsu pieredzi. Prieks, Paldies. Jā. Jā. Gaidīsim jūs mūsu veikalā. Jā, paldies. Brīnišķīgs, jūs spējat rodāt pasauli. Paldies! Tā. Turpmāk raidījumā Žana Dubska par īstās krāsas meklējumiem. Es varu acis un iedomājies, ka tu stāvi un tev virsū ir tāda kleita balta kleita. Lutināšanas rituāli pašas vannas istabā, Manuprāt, tas ir tāds luksus, ko mēs varam sev dāvāt, neizejot no mājām. kas ir vēža pārmantojamības risku ģenētiskie testi. Testā tiek izmantotas jau šīs NGS tehnoloģijas, kas tiešām nodrošina rezultātu precizitāti un uzticamību. Kā ir strādāt ar dāmām dāmu vecumā, tādām 40 plus sievietēm? Man patīk, jo viņas lielākoties ir jau saprot, ka viņām vajag. Dažas apzinās, ka ir laiks kaut ko pamainīt savā dzīvē. Ar ko vajadzētu sākt tādā brīdī, kad tu saproti, ka kaut kas jāmaina? Principā ir jāsāk ar to, kāda tu esi, kāda tev ir kontrastainība, kāds tev ir arhetips, kādu tu gribi arhetipu ievest savā dzīvē. Piemēram, ir ļoti dažādi arhetipi. Ja? Ļoti populārs arhetips mūsu sievietēm ir īpaši 40 plus nodzītais zirgs, jā, vai pelēkā pele. Saprotat, ka Ar tu ko tas ir jūties. saistīts? Kāpēc Tāpēc, tas ir? ka mēs tik daudz darām, mēs gribam būt tik perfektas, mums jāizdara gan tas, sabiedrība prasa no mums gan to, un tad mēs jūtamies kaut kādas jau noskrējušās. Kā neutralizēt sevī to nodzīto zirgu? Ar krāsām, ar spilgtumu, ar pacelt kontrastainību, vai tieši otrādi varbūt to kontrastainību drusku pieklusināt, varbūt, tas ir jautājums, ko tu gribi? Kādu arhetipu tu gribi? Piemēram, es šodien uzliku arhetipu karalienes. Ja? Es te sēžu kā karaliene. Ir ļoti dažādi arhetipi, kuras ir dāmas. Ir saimniece, ja? Bet šajā gadījumā saimniece vai villas saimniece vai pils saimniece vai lielas kompānijas saimniece vai savas ģimenes saimniece. Tas nenozīmē, ka vienkārši virtuves Vai savas dzīves saimniece? Jā, saimniece. Tad ir mīļākā. Jautājums, kāda mīļākā? Imperatora mīļākā, karaļa mīļākā, vai vēl kaut kāda mīļākā, vai vispār sevis pašas mīļākā. Vai mūza,
piemēram, iedvesmotāja vai dieviete. Nu, ir ļoti daudz dažādu arhetipu. Es klausies, tie tiešām visi ļoti rezonē. Jā, tie ir stāsts par un dāmu. jautājums, kas tev trūkst? Kas tev tagad ir pa daudz? Es tevī, Žana, klausījos par to būšanu redzamai. Tu stāstīji par savu pieredzi, un tā ir arī mana tā lielā tāda, nezinu, kā teikt, varbūt sāpe. Es strādāju rādio un biju ļoti neredzama, un tagad ar šo televīzijas darbu man ir jābūt redzamai, un man ir ļoti nērti tā sajūta. Un tas ir stāsts arī par kaut kādu pāriešanu no tām tumšajām krāsām, no tām pelēkajām krāsām uz varbūt spilgtākajām krāsām, un nenāk man tas tik viegli. Bet, zini, es neesmu parunājusi ar tevi, bet enerģētiski es nolasu, ka tev ļoti piestāvētu, piemēram, piena balts. Tu iedomājies tagad aizver acis, ja? Aizver acis un iedomājies, ka tu stāvi pie durvīm, ja? Un tu stāvi un tev virsū ir tāda kleita balta kleita, kura ir, varbūt arī bikšu kostīms balts ar žaketi, ja? Un pa virsu tev uz pleciem uzmests balts meitels, kašmīra. Ja? Bildi skaista, man patīk. Un tu ej gar visu šito te restorānu, atver durvis un ne. Vai tev ir tagad vēderā tauriņi? Jā, man ļoti patīk tā bilde. Enerģija. Saprot, tas nozīmē, ka piena balta krāsa ir tava val. Nemeklē spilgtas krāsas, meklē savādākas krāsas. Ja? Un ja tu sēdē tur kaut kādā ļoti tādā ērtā, komfortablā aliņā savā radio, ja? Tu pareizi pateici. Un neviens tur īpaši tevi neredzēja, vai tu būsi dzeltena, vai tu būsi sarkana, tu būsi klauns. Ej balta. Paldies tev, Žanna, par padomu. Nu, tā ir viena tikai krāsa. Vai tas ir veids, kā tu strādā ar dāmām, kuras atnāk pie tevis un meklē šo stilistu atbalstu? Jā, jo redzi, viens ir atnāk pie manis uz VIP konsultāciju, kā arī daudzi dara, starp citu ļoti daudzām vīri dāvina šo te konsultāciju. Jo viņi grib, lai tās dāmas izskatās citādāk? Daži grib, lai viņas jūtās laimīgas. Lai jūtās laimīgas. Šis skaists formulējums. Lai viņas jūtās laimīgas, lai viņas priecājās. Un tā ir laba dāvana savām mammām, savām meitām, savām sievām un tā, vispār sievietēm. Jā, lai viņas jūtās laimīgas, jo atnākšana pie manis vienmēr nes jaunu kaut kādu lapusi, jaunu varbūt sējumu, jaunu dzīvi, jaunu attieksmi, jaunu sevis redzējumu. Ja? Un tāpēc arī daudzas atnāk un mēs sākam ar krāsām, jo man man liekas, ka misija atvērt. Zini, tas ir tā kā labam diagnostam dakterim. Ja? Viņam ir, protams, liela pieredze un viņi mācās ilgi. Ja? Viņiem ir kaut kāda informācija jau savākta. Bet vienam otram ir dotība noteikt diagnozi un uzreiz ieteikt pareizo kaut kādu ārstēšanas metodu. Vai man negribās par ārstēšanu pateikt, bet vispār dot padomu, kas uzreiz atrisinās problēmu. Un kamēr mūsu saruna turpinājās, es pie sevis nodomāju, ja ir kāda joma, kurā mums patiešām nevajadzētu atkāpties ēnā, tad tā ir mūsu veselība. Vēzis agrā vecumā, līdz 50 gadiem, ir smags satricinājums ne tikai cilvēkam, kurš ir saslims, bet arī viņa tuviniekiem. Nereti tas rada jautājumu, vai tas var skart arī mani. Visticamāk, mūsu risks nav augstāks kā vidējais populācijas risks. Ja? Bet tur tā problēma, ka skrūtas vēzis vidējais populācijas risks ir augsts, ja? Vairāk kā 10% dzīves laikā. Ja? Tāpatās jāiet uz mamogrāfiju, regulāri, no 40 gadiem reizi pusotrā gadā, vai pat vēl labāk reizi gadā, kas ir visdrošāk, ja? Vecumā no 40 līdz 50. Ja? Jo šis ir tas vecums, kad ja var rasties agresīvi audzēji, kas gads jau diezgan ilgs laiks priekš šiem audzējiem ir attīstīties. Un 2 gadu laikā viņi var no 0. stadijas līdz 3. stadijai attīstīties. Ja? Kristīnas ģimenes vēsturē ir bijušas onkoloģiskās saslimšanas. Viņa vēlas būt modra savos gados un rūpīgi izvērtēt iespējamos riskus. Mūsu medicīnas sistēmā īsti ar to, ka man visām sievietēm manā ģimenē ir bijis krūts vēzis, nepietiek, lai uzskatītu mani par
potenciālu risku personu. Tāpēc es mēģināju rast dažādus variantus, apmeklēt dažādus ārstus, interesējos, meklēju informāciju par to, ko es vēl varētu darīt, lai sevi varētu pieskatīt, uzmanīt un atklāt laicīgi, ja ir kādas problēmas. Šobrīd iespējams noskaidrot, vai klīniski vesels cilvēks ir mantojis ģenētiskas mutācijas, kas būtiski palielina risku saslimt ar noteiktiem vēža veidiem. Kas ir tas, kādus testus jūs veicat un ko jūs šajos testos varat noteikti atrast un kas tur parādās vairāk kā citos testos? Genekora laboratorija veic dažādus ģenētiskus un arī genoma testus. Tātad ģenētika ir pārmantoto vēža gēnu testēšana. Attiecīgi, ja jūsu ģimenes vēsturē ir bijis kāds radinieks, asins radinieks, kas ir saslimis ar jebkura veida vēzi, jā, šādiem pacientiem mēs iesakām veikt pārmantotā vēža gēnu testu, jo, ja attiecīgi kādam no jūsu radiniekiem ir bijusi mutācija kādā no gēniem, tā varētu būt mantota arī jums. Aptuveni 10% vēža gadījumu ir saistīti ar iedzimtiem gēniem. Tas nenozīmē, ka cilvēks noteikti saslims, tomēr risks ir paaugstināts. Tieši tāpēc multigēnu testēšana sniedz iespēju saprast riskus ne tikai sev, bet arī ģimenei. Viens no Genekora darbības virzieniem ir pārmantoto vēža gēnu testēšana. Aptuveni 10% no visiem vēža veidiem var būt saistīti ar pārmantotā vēža risku. Heredigene tests, ko izmanto Genekor, analizē 83 gēnus. Testā tiek izmantota jaunās paaudzes sekvencēšanas tehnoloģija, nodrošinot maksimālu jutību un precizitāti. Un testā tiek izmantotas jau šīs NGS tehnoloģijas, kas tiešām nodrošina rezultātu precizitāti un uzticamību. Pastāstiet, kā šīs analīzes tiek veiktas? Vai tas ir sāpīgi? Nē, analīžu veikšana nav sāpīga. Tiks paņemtas asinis no jūsu vēnas, tās tiks iepildītas speciālos flakonos un nosūtītas speciālajām pārvietošanas kastītē ar DHL Medical Express uz analīzēm Grieķijā. Certificētā laboratorijā tiks veiktas jūsu analīzes un 15 darba dienu laikā jau jūs saņemsiet rezultātu. Šāds tests ir īpaši nozīmīgs arī visai ģimenei, vairākās paaudzēs. Ja mutācija ir vienam vecākam, pastāv 50% iespēja to nodot bērniem, un paaugstināts vēža saslimšanas risks var skart arī attālākus radiniekus. Lai veiktu analīzes, ir nepieciešams aizpildīt dokumentus, un viens no tiem ir dzimtas koks. Tātad mēs kopā ar jums, Kristīna, aizpildīsim šo dzimtas koku, kurā jūs norādīsiet visus jūsu asins radiniekus, kuriem ir bijusi saslimšana ar jebkāda veida vēzi. Ja ģenētiskās izmaiņas tiek atklātas par maksu veiktā testā jebkurā laboratorijā, nākamais obligātais solis ir konsultācija pie speciālista Stradiņa slimnīcas pārmantotā vēža kabinetā vai Rīgas Austrumslimnīcā, kur tiek izmantots individuāls novērošanas plāns. Arī pēc Eiropas vadlīnijām pienākās augsta riska skrīnings, kas ir šī magnētiskā rezonanse reizi gadā ar kontrastvielu. Un šeit Stradiņos mēs to arī piedāvājam. Būtībā tur ir valsts arī programma, un valsts piedāvā šo skrīningu sievietēm. Un to jau varētu sākt veikt jau no 25 gadu vecuma, ja šis augstais risks tiešām ir pierādīts. Ja? Un, kas ir ļoti jauki, Stradiņu slimnīcā ir atsevišķa speciāliste, kas pieskata veselos pacientus, un man ir tātad katru gadu noteikts plāns, kurā brīdī man ir jāveic kādas analīzes, kurā brīdī man ir jāveic magnētiskā rezonanse, un tad man ir zināms, kad man ir jāiet pie nākamā ārsta, kad man ir nākamais pieraksts, un to man, tā kā sadarbojoties ar veselības sistēmu, mēs kopā monitorējam manu veselību. Precīzijas medicīna, tā ir nākotnes medicīna. Un arvien vairāk tā ienāk ārsta ikdienā. Veicot šos nākošās paaudzes sekvenēšanas testus, vai saīsinājumā ir pazīstami kā NGS testi, tiek izvērtēts pacienta gēnu kopums un atklātas mutācijas gēnos, kas palīdz ārstam pieņemt lēmumu par ārstēšanu, gan par ķirurģisku, gan par medicīnisku.
Un visbeidzot, ja ģimenē atklājas paaugstināts ģenētiskais vēža risks, tā kļūst par sarunu, ko nedrīkst atlikt. Dalīšanās ar šo informāciju var būt tieši tas solis, kas palīdz kādam no mūsu tuvākajiem laikus doties uz pārbaudēm un atklāt problēmu brīdī, kad ārstēšana pat tiešām spēj izšķirt visu. Turpmāk raidījumā Žanna Dubska atklāti par sievieti un vīrieti. Es konstatēju, ka vislielākais ienaidnieks meklējumos ir acis. Mēs ar acīm ļoti daudz ko nepieņemam. Lutināšanas rituāli pašas vannas istabā. Manuprāt, tas ir tāds luksus, ko mēs varam sev dāvāt, neizejot no mājām. Stāsts arī par krīzi patiesībā, un tas, ko es vienmēr dzirdu par krīzēm, brīnišķīgi izdzīvo savu krīzi, tā ir tava iespēja, tā, ka tu esi tajā krīzē. Vismaz man ir ļoti grūti dzirdēt, to, ka tagad šī ir tava iespēja. Cik tev ir? Man ir 47. Tu esi tagad tajā posmā, jo man tieši 47 gados bija vienkārši tāds abloms, reāli, jā. Kā sev palīdzēja tajā krīzē, lai saprastu, šī ir mana iespēja? Manuprāt, ir atrast savējos. Arī to kopienu? Pirmkārt, atrast savējos, kuri tevi atbalstīs, un pirmais, kas tevi atbalstīs, tu pati, un varbūt arī tev vajadzēs palīdzību kaut kādām citām sievietēm, kuras jau ir pārgājušas to krīzi, vai iet līdzi tev tajā krīzē, jo ļoti bieži tu nevari atrast atbalstu tām, kurās vēl nav redzējušas ne to krīzi, ne to zini, jo ļoti daudzas dod mums padomus, kuras pašas vēl nav. Viņas tikai lasīja. Viņas tikai tā kā izlasīja par to. Man ir tomēr ticība tām, kuras jau pašas arī ir izgājušas. Piemēram, man ir kopiena Skaistulis un Pūķi. Vai Pūķi un Skaistulis, kurā es apvienoju sievietes 40+. Es par to kopienu gribēju tev vaicāt, jo tas, ko arī mums saka attiecība eksperti un vispār tādi psiholoģijas eksperti par to, cik svarīgi sievietēm ir tā kopienas sajūta, un īpaši tajā briedumā. Ļoti. Tu pulcē ap sevi sievietes, jūs kopā mācaties? Zini, es pulcēju ap sevi dažādos slāņos. Pirmkārt, es pulcēju online, un online, to, ko es varu dot, tas ir mana pieredze, tas ir iedvesmošana, tas ir aizsargāšana, jo redzi, sievietēm jājūtās droši. Viņām ļoti svarīgi būt pieņemtām. Un ne visi tuvinieki viņus pieņem. Tuvinieki var viņus mīlēt bezsamaņā, bet nepieņemt. Kaut kādā veidā kritizēt, močīt. Un tad, kad tu esi savā kopienē, tu vari saprast, ka tu neesi vienīgā ar šitādām problēmām. Un daudzas no viņām iet cauri menopauzēm un visādām dzīves problēmām saistītām ar attiecībām, ar biznesiem, neuzdrīkstās to, nejūtās droši tur, tāpēc jūsties tajā kopienē aizsargātai, atbalstītai. Tas ir ļoti svarīgi sievietēm. Un tā, zini, sisterhood angliski, tādā māsu kopiena ļoti svarīga. Kas tev palīdzēja no krīzēm tikt ārā? Man ļoti daudz dažādi citi puķi palīdzēja. Es viņus saucu par puķiem, tāpēc, kad tās ir tās būtnes sievietes, pārsvarā sievietes, kuras pārvērtās par tām ļoti jaudīgām, jo tu pēc tām transformācijām, pēc tām metamorfozēm pārvērties par kaut kādu citu būtni. Es to nosaucu par puķi. Tas ir kaut kāda būtne, kura māk lidot, kura māk tā rūpēties par citiem, tik aizsargāt, viņi ir tik jaudīga, iedomājies, puķis nekad neuzbruk cilvēkiem, nevienā pasakā, Viņi neuzbruk, viņi aizstāv cilvēkus, viņi aizstāv valstis, viņi karalistes un karu un palīdz cilvēkiem aizsargāt resursus, un man liekas, ka viņi pārvēršās par skaistulēm.
tajās leģendās, viņas tā kā barojās ar tām skaistulēm, bet man liekas, ka viņas nēda viņas, ka viņas transformējās. Tās skaistules un puķis, jā, tas ir divas puses vienas un tās pašas būtnes puses, jā. Man viena... tajā puķa aplī manā online ir dzīvo mazā Somu pilsētiņā, jā, un viņa saka, bet kur? Viņai norezonēja, jā, tādā atklāsmē, ka viņai gribās to spilgtumu, ka viņai gribās to princeses, jā, un viņa saka, bet kur es tajā visā iešu savā tajā mazajā pilsētiņā Somijā, kur viss ir tik vienkārši apģērbti, un es izskatīju, es saku, come on, mājās, un viņa nopirka tādas kurpes ar spīguļiem, un viņa man atsūtīja bildi, kur viņa guļ vannā, ja? Visa putās, uzlika tās kurpītes, ja? Un viņa saka, es uzvilku un beidzot sajūtos totāli laimīga. Krāsas, kurpes un tērpi ir sievišķības valoda, un arī vanna šķiet ir tās vismaigākā izpausme. Iepazīsimies. Evita vannas istabas pasauli ir atklājusi jaunā augstā dizaina līmenī, vadot uzņēmumu Casa di Vanna Bath un darbojoties kopredzes telpā. Un šeit mēs esam manis radītā vannas istabā, kas ir iedvesmota no tāda stila, kas saucās Wabi Sabi, kur mēs spēlējamies ar dabīgajiem materiāliem. Un ar šo telpu es vēlējos parādīt, ka var iekārtot vannas istabu arī nedaudz savādāk un radīt tādas ļoti mājīgas, patīkamas, mierpilnas sajūtas. Un šeit apdarē ir izmantots kaļķis gan uz sienām, gan arī uz šīs te vannas, kā arī šeit uz izlietnītes. Šeit mēs ļoti daudz spēlējamies ar apgaismojumu un varam radīt ar šo apgaismojumu dažādas atmosfēras. Tad, protams, mums ienāk vannas istabā arī dabīgais materiāls koks, tādai mājīgai sajūtai, dažādos elementos. Un, protams, domājam arī par dažādiem mazajiem aksesuāriem, gan pie vannas, gan arī šeit pie izlietnītes. Ja apkārtējā realitāte sievietei ir pārāk intensīva, partneri, bērni, darbi un nebeidzamā steiga, tad ir viena teju svētā telpa, kurā varam būt mēs pašas un vienas. Ja mājās ir vanna, tad, manuprāt, tas ir brīnišķīgs un ļoti viegls veids, kā mums pabūt ar sevi, ko noteikti arī sapratīs ģimene, jo tā ir viena no retajām telpām mājās, kur mēs varam aizslēgt durvis. Un tiešām pabūt ar sevi, tā ir tāda kā neliela miera oāze un palūgt, lai 20 minūtes mēs esam netraucēti. Kas gan piešķir to īpašo sava laika un sava miera sajūtu? Jo vannošanās, protams, arī ļoti atslābina, gan fiziski, gan emocionāli, un ūdens jau, kā mēs zinām, vispār ir ar ļoti tādu terapeitisku iedarbību. Diemžēl sievietes brieduma gados nereti izjūt izdegšanas sajūtu, par ko dāmas 40+ sūdzas ģimenes ārstu kabinetos. Vidējā sieviete, es teiktu, sākot ar 40 līdz 50+ gadiem, ir kārtīgi izdzinusi sev profesionāli un ģimenē strādā, es teiktu, pat 2-3 maiņās, līdz ar ko tad, kad mums kabinetā varbūt tā nav pirmā saruna ar sievieti, bet atkārtot tiekoties, mēs nonākam līdz tam, ka patiesībā sakot jau struktūrāli viss ir labi, tikai tas dienas ritms un tās fokus ir uz visiem apkārtējiem, bet ne uz sevi. Un tad, kad mēs tā smuki izrunājam un sievietes visdrīzāk saliek sev to dienas režīmu vai varbūt izdara tās savas izvēles ikdienā, prioritizē maltīti, pusdienas, arī dienas viducī siltas, nevis paņemtu batoniņu steigā, ūdens daudzums izdzerts pietiekoši. Un vispārējais, kas noliek malā tās veģetatīvās lietas, kas var ļoti, ļoti sāsināties tādos, teiktu, sabrukuma momentos, jo rudens un pavasars, diemžēl, ir tas grūtākais periods veselības ziņā, kad arī sāsinās. Ja pat sievietē varbūt nav vēl apstiprināta, teiksim, hipertenzijas diagnoze, paaugstināts asinsspiediens, tad
šie krīzes, es gribētu teikt, momenti ir tie, kad viņš jau tā kā rāda savus impulsus par to, ka te kaut kas nav kārtībā un man vajag uzmanību. Un organisms pieprasa to uzmanību. Tieši tāpēc šādos mierpilnos vakaros daudzas sievietes izvēlas pievērst uzmanību arī tam, lai organismam pietiktu resursu. Bet es gribētu teikt, ka pēdējā laikā sabiedrība ir kļuvusi gudra un sievietes arvien biežāk vēršas profilaktiskos nolūkos pie manis, kā pie ģimenes ārsta, lai veiktu uz sev tādas kā profilaktiskās pārbaudes, kas ietver pilnīgi elementāru asinsainu, kardiogrammas, sirds pārbaudes un no tā izrietot attiecīgi iespējams tālāk vēl papildus izmeklējumus. Un man gribas teikt, ka uzslavējām tām dāmām, kas patiešām arī paklausa pēc tam tādām profilakses ieteikumiem, neaizmirstot to, ka pat ja varbūt tās profilakses veiktās analīzes ir labas un patiešām mēs līdz kaut kam taustāmam nenonākam, pieturēties pie tām rekomendācijām, lai neieslīgtu kaut kādās saslimšanās pēc laika, kādēļ iespējams visdrīzāk meitenes atgriežas atpakaļ manā kabinetā. Te var noderēt kompleksi risinājumi, piemēram, Magneflex, kas apvieno magniju ar otrā tipa kolagēnu, C vitamīnu, B6 vitamīnu un D vitamīnu. Uzturbagātinātāji ir forši, un es noteikti atbalstu tādu ciklisku to lietošanu, kā es parasti saku saviem pacientiem arī pavasars un rudens pilnīgi noteikti. Un, protams, sievietē pēc 40 ir arī īpaši svarīgi atcerēties, ka rūpes par sevi nav tikai aromātiskas vannas, klusuma brīži un silta tēja. Tā ir arī maiga ikdienas atbalsta sistēma no iekšienes. Magnijs palīdz nomierināt nervu sistēmu un atbalsta muskuļu darbību. Tieši to, kas vajadzīgs pēc garas dienas. Kolagēns palīdzēs locītavu un ādas veselībai, savukārt C vitamīns nodrošinās kolagēna veidošanos. B6 un C vitamīns palīdzēs uzturēt nervu sistēmas līdzsvaru, bet D vitamīns parūpēsies par kaulu veselību. Un tā, šī dāma izvēlas sevi. Neskaļi, ne demonstratīvi, bet ar to kluso pārliecību, ka dzīve kļūst skaistāka tad, kad mēs beidzot atļaujamies darīt to, kas mums patīk, un būt tieši tādas, kādas jūtamies visīstākās. Jo, manuprāt, tas ir tāds luksus, ko mēs varam sev dāvāt, neizejot no mājām. Jo tās ir tikai kādas 20 minūtes, bet tas ir laiks, kad mēs varam aizslēgt durvis un tiešām uzburt tādu ļoti īpašu atmosfēru sev un katru reizi varbūt kaut ko nedaudz citu, uzlikt kādu jauku mūziku un atgūt spēkus, savu resursu, lai atkal varētu turpināt doties dzīvē. Žana, tu savos raidījumos un arī komunikācijā sociālajos tīklos esi ļoti atklāti runājis par to, kā ir atrast partneri. Jā, es tagad meklējumos. Tu joprojām meklē vīru, ja? Bet tu meklē vīru vai es meklēju vīru. Nu, šajā gadījumā es meklēju partneri long term, tā noteikti, ja? Šajā gadījumā man vienalga, vai mēs aiziesim uz Zaksu vai nē. Bet tas ir par to, ka noslēgt kaut kādu līgumu, jā, ka tu ar cilvēku kaut kādās komunikācijās, kurās tu ieguldies. Nevis vienkārši tu satiecies, jā, tu vari arī ieguldīties ceļojumos, tu vari ieguldīties arī seksuālajās attiecībās, jā, bet šajā gadījumā jo daudzi domā par seksu, tā kā zina par izklaidi. Bet man liekas, ka tajā intīmajā sfērā, lai tiešām gūtu baudu divatā, tur jāieguldās. Ne uzreiz tur aiziet viss tik forši un Kas ir lielie izaicinājumi, iepazīstoties tādā briedumā? Lielie izaicinājumi? Laiks. Manā gadījumā tas ir vislielākais izaicinājums, ka tev ir jāsaprot, ka tev jāiegulda laiks. Ja? Un tas ir laiks un enerģija, un kā jebkurā projektā ir vajadzīgs laiks un enerģija. Ja tev nav laika budžeta, ja tev nav enerģijas,
ja tu gribi uzreiz uzskriet virsū kaut kādam, tas varbūt arī sanāks, ja? Bet ir jāsaprot, ka tomēr, ja? Bet īpaši, tās manas krāsas, viņas tādas vibrācijas rada. Ja? Nobīstās. Ka nobīstās, jā, protams, jā, un no mana imidža šeit nobīstās, tāpēc es ļoti bieži ar vietējiem vīriešiem vispār neko nevaru te pat randiņu norunāt. Zini, es konstatēju, ka vislielākais ienaidnieks meklējumos ir acis. Mēs ar acīm ļoti daudz ko nepieņemam, nobrāķējām. Kad mēs aizveram acis un vienkārši jūtam vibrācijas un enerģijas, mums nāk vieglāk atrast partneri. Mums sarunā Ritlas man teica, cik svarīgi ir smarža savukārt. Jā, un tur ir smaržas, tur ir enerģijas, tur ir dzirde, tur ir daudz kas, jā, bet mums ļoti traucē acis, jo mēs ar acīm uzreiz un vērtējam. Jā, un pēc tam mēs atgrožam diezgan daudz mums vērtīgus cilvēkus tikai tāpēc, ka mums nepatīk, kā viņi izskatās. Žana, tu dzīvo tik koši piepildītu tādu krāsainu dzīvi, un es domāju, varbūt kāda mūsu skatītāja, kas šobrīd skatās un klausās mūsu sarunu, domā, es arī tā gribu. Nu, tad vajag pie manis uz Puķu un Skaistuļu akadēmiju nākt. Iekšēji, lai ielaist sevī tās enerģijas un to drosmi un to labu garastāvokli un to brīvību. Zini, mums ļoti daudzas sievietes neatļaujās sev brīvību. Neatļaujās pieņemt sevi tādu, kāda mēs esam. Ļoti grib būt tik perfekta. Mamma mia, es arī biju perfekcionista. Man vajadzēja būt labākai mammai. Es visu laiku jūtu kaut kādas vainas sajūtu. Es sevi vainoju par neperfekto sievu un netik foršu mammu un tur un entās vainas sevī meklēju. Es visu šito te jau izgāju. Ja? Es jau esmu labākā no tā, ko es varu darīt. Mīļā Žāna, paldies tev par iedvesmojošo. Un tad, ko šo sarunu? Tu ienesi gaismu šajā studijā, krāsas šajā studijā, un tu neaizies tukšām rokām. Tev dāvanas no mūsu atbalstītājiem? Jā, dāvanas. Man patīk. Tas ir tik skaisti, ka tu ar prieku pieņem šīs dāvanas. Jā, es pieņemu. Lloyds Tēja. Teja ar maģijas pieskārienu. Paldies tev. Kā jūs uzminējāt, ka es esmu Tejas persona? Tu esi Tejas persona. Es esmu Tejas persona. Es zinu, ka tu esi arī skaistu lietu persona. Tev skaisti dāvana no Stenders, no mūsu sadarbības partneriem Riga Plaza. Jā, man patīk mūsējie ražotāji. Žurnāls Santa tev dāvā gada abonementu. Super, paldies. Un vēl mūsu sadarbības partneri Lotus Farma. Dāvina tev veselības komplektu, un tajā ir viens no maniem iecienītajiem līdzekļiem, kas ir Good Night Spray. To arī sarunā minēja, cik svarīgs ir labs miegs. Jā. Un citreiz zinu, ka tev kāds traucē. Tas ir šim brīžiem. Jā, to man vajag. Paldies tev, Žāna. Paldies, viņš. Nākamajā raidījumā Latvijas slavenākā homeopāte Ingūna Vecvagare par sievietes viedumu un īstas dāmas iekšējo sajūtu. Draudzēni no tevis iemācījās par to, ka mēs esam pelnējušas to labāko. Bet vai tad ne? Dāmu projekts sievietēm 40+. Tiekamies Dāmu projektā STV1. Otrdien vakaros.